27 kļūdas, 26 kļūdas, 21 kļūda. Nu, pa 3 spēlēm statistika tāda diezgan nomalcoša. Jā, ko tu to skaidro? Jā, paliek labāk. Ko es to skaidroju? Kādas teiksim, izskatījās tās kļūdas? Mums nebija iespēja redzēt klātienē. Jā, kļūdas bija visādi, sākot no ļoti muļķīgām un bērnišķīgām kļūdām, kad tiešām izslīd bumbu un uz līdzenas ieciņa tika pazaudēta, līdz kļūdām piespēlēs un nepareizi lēmumu pieņemšanas pie dažādām aizsardzībām un tā tālāk. Tur bija no A līdz Z kļūdas. Varbūt bišķi precīzāk par to nepareizo lēmumu pieņemšanu. Es jau teicu, piemēram, nepareizi nolasīt pretinieku aizsardzību, nepareizi nolasīt, kur spēlētājs, kur mūsējā spēlētāja, kur viņai jāskrien ir, tiek dot piespēles vienu roku, lai gan tiek prasīts otru roku, un nenovērtē to, ka pretinieku spēlētāji paspēs pārtvert piespēli un tādas lietas. Vēl konkrētākas, nezinu, kā to var apstāt. Lēnija Ansona teica, ka šogad ir kā meitenes labāk saprot, ko treneris no jums grib. Kā ir ar tevi, vai tu to izjūti? Jā, protams, mums ir ļoti daudz taktiskā bāze ir no pagājušā gada palikusi, un mēs tagad arī mācāmies klāt jaunas kombinācijas, kas ir balstītas uz iepriekšējā gada kombinācijām, un tā bāze ir palikusi. Ir grūti tādā ziņā, ka mēs nākam katrs tomēr to gadu pavada citā klubā, pie citām prasībām, citiem treneriem un tiešām ar citiem uzdevumiem laukumā. Un pārorientēties uz kaut ko, kas mums bija tikai 2 mēnešus pagājuši gadu, varbūt tas tik ātri nenotiek. Varbūt tāpēc ir grūtāk. Taktiskā bāze ir un tādā ziņā ir vieglāk, bet uzreiz tas klikšķis, ka no viena kaut kāda veida basketbola, kas tika spēlēta sezonas laikā, jāpāriet uz otru. Protams, mums bija 4 treniņi, manuprāt. Vairāk, varbūt man personīgi bija 4, man bija tādas vestības problēmas pirms tam un aizdīt ar komandu kopā. Tas pirmais turnīrs labi, ka viņš bija, un labi, ka bija mums uz ko apstīties, kā mēs vispār spēlējam, un ko mēs no laukumā varam un nevaram izdarīt. Kā jau treneris teica, tajā turnīrā nozīmīgāk redzēt, varbūt, ko mēs nevaram izdarīt, bet kā jāstrādā, nekā pateikt, viss ir forši, viss ir labi un viss mēs mākam un varam. Kāpēc tikai negatīva vai pozitīva kaut ko? Viena pozitīva kļūda skaits maz neaizgāja uz mazāko pusi. Es domāju arī tas, ka, piemēram, manuprāt, katrā spēlē diezgan pārliecinoši grozi jūs vinnējāt. Tas pat varbūt nedaudz pārsteigts. Jā, kaut gan es domāju, ka tās noteikti nebija tālu no labākajām spēlēm, gan arī meitenēm, kas parasti ņēma bumbas un tā, jā, bumbas mēs vinnējām kā komanda, bet es domāju, ka mēs varam vēl labāk un vairāk mums ņemt īpaši uzbrukumā un aizsardzībā arī savējās vārtu vairāk. Un tā, bet nebija jau viss tikai slikti. Tagad izlasē pievienojušās ir vēl spēlētājs arī no Amerikas jaunās. Būs konkurence? Pastiprināsiet? Konkurence ir, jā. Šobrīd mēs no rīta bijām ļoti daudz, 19, manuprāt. Šobrīd esam palikuši 17. Viņām varbūt jādod iespējai parādīt sevi kaut kādās spēlēs. Mēs tagad vakaros arī, es domāju, uzspēlēsim vairāk, ka treneris redz, kādām viņas ir formā un, tiešām spēles situācijās. Un tā arī viņš izsacinās, vai tā ir konkurence pamatota vai kā. Tagad priekšā turnīrs Čehijā. Pretinieku laikam grūti iedomāties vēl nopietnāk. Čehija, Krievija, Polija. Nav kaut kāda nedaudz iedragāta kaut kāda pārliecība pēc tām pārbaudas spēlēm pirmajā? Es ceru, ka nav. Man personīgi ne, bet es ceru, ka no kļūdām ir jāmācās un labāk kļūst pieļaut tagad nekā pēc tā mēneša. Un šis ir sagatavošanās posms, fiziskā forma visiem ir, kāda viņi ir, nav vienāda, un tā sapratē laukumā nav tik liela, nav tāda, ka varētu spēlēt kā roka ar cimdu, ja, un viss notiktu pēc trenera noteiktajiem, kaut kādiem likumiem un tā tālāk. Šis turnīrs bija tāds iesildīšanās turnīrs, un manuprāt, tagad ir visi sapratuši, ka ir daudz jāpiestrādā pie komandas spēles kvalitātes uzlabošanas. To mēs arī cenšamies šajās dienās izdarīt, pirms braucam uz nākamo turnīru, kurš būs daudzreiz nopietnāks, un tur ir jāparāda savu īstā varēšanu, un jāturpina saspēlēties, un iespēlēt kombinācijas un noslīpēt taktiku. Es ceru, ka nav meitenēm iedragāt pašapziņu, nevajadzētu vismaz tā būt.